Viņi nošāva divreiz, pēc tam izmeta pāri bortam kopā ar viņa ratiņkrēslu. Un tas pat nav pats trakākais par Achille Lauro dzīvi. (1938. gada maijā Rotterdam Shaloyd, kas tagad ir daļa no Ned Lloyd, pasūtīja jaunu okeāna laineri no De Schelder kuģu būvētavas Vlissingenā, Nīderlandē. Kuģis aizstātu novecojušo floti maršrutā uz Nīderlandes Austrumindiju. 1939. gada janvārī tika ielikts ķīlis, taču darbi apstājās sākoties Otrajam pasaules karam. Neskatoties uz 2 bombardēšanas uzbrukumiem, kuģu būvētava palika neskarta, tāpēc pēc kara kuģu būvniecību bija viegli atsākt. 1946. gada jūlijā lainers tika kristīts par Wilhelm Rasse. Tas tika nosaukts par godu kuģniecības līnijas dibinātāja mazdēlam, kuru kara laikā nogalināja Gestapo. Rotterdam Shaloyd tika pārdēvēta par Royal Rotterdam Shaloyd. Karalisko priedēkli piešķīra, lai godinātu tās dienestu kara laikā. 1947. gada 21. novembrī Vilem Race beidzot tika pabeigts. Tā garums bija 192 metri, platums 25 metri, iegrime 8,9 metri un tilpums 21,119 bruto reģistrēto tonu. Okeāna lainers varēja uzņemt 869 pasažierus. Tam bija gludas zema profila dūmvadi un inovatīva glābšanas laivu stiprināšanas sistēma. Vieglas alumīnija glābšanas laivas tika novietotas zemu pie kuģa sāniem un iestrādātas korpusa virsbūvē, radot aerodinamisku profilu bez izvirzītiem laivu celkiem. Šāds izvietojums novietoja laivas ne augstākā 15 metrus virs ūdens līnijas, kas samazināja palaišanas laiku un piepūli salīdzinājumā ar tradicionālajiem stiprinājumiem augstu uz kuģa klājiem. 1947. gada 5. decembrī Vilem Race dodas savā pirmajā braucienā uz Nīderlandes Austrumindiju. Maršruts sāks Rotterdamā, piestājot Southamptonā apvienotajā karalistē, pēc tam Tanžerā, Marokā un caur Gibraltāru uz Marseļu, Dienvidfrancijā. Tad tas dodas tālāk uz Port Saidu, Ēģiptē, caur Suecas kanālu uz Adenu, Jemenā un Kolombo, Šrilankā, pāri Indijas okeānam. Maršruts turpinās uz Sabangu un Balavānu, Deli, Ziemeļsumatrā, Singapūru un beidzas Tanjung Priokā, Džakartas ostā, kas agrāk bija pazīstama kā Batāvija. Maršruta veikšana parasti aizņem no 28 līdz 30 dienām, bet Vilem Race ir 8 saulsadzinēji, kas darbināja 2 propellerus, ļaujot kuģim attīstīt vidējo ātrumu 22 mezgli. Tas samazina vidējo ceļojuma laiku vienā virzienā līdz mazāk nekā 25 dienām. Vilem Race kopā ar konkurenta okeāna laineri Nīderlandes līnijas motorkuģi Oranje kļuva par iecienītiem kuģiem Nīderlandes Austrumindijas maršrutā. Taču 1949. gadā pasažieru skaits sāk samazināties līdz ar Austrumindijas neatkarību, kas tagad ir Indonēzija. 1953. gada 6. janvārī Vilem Race un Oranje atrodas Sarkanajā jūrā un dodas pretējos virzienos. 1950. gados bija ierasts, ka pasažieru kuģi sveicina viens otru, pietuvojoties cieši viens otram, lai izklaidētu pasažierus. Oraņas pieeja ir ātra un pēkšņa, piespiežot Vilem Race strauji pagriezties pa kreisi, kā rezultātā abi kuģi saduras un Vilem Race priekšgals tiek nopietni bojāts. Par laimi neviens dzīvību nezaudē un Vilem Race cieš minimāls bojājums, tāpēc tas var turpināt savu ceļojumu. Taču Oraņa ir noraizējusies, ka to varētu arestēt bojājumu dēļ, tāpēc tā izlaiž plānoto pieturu Kolombo un dodas tieši uz Džakartu. Abas kuģi tiek atzīts par vainīgām sadursmē sliktas saziņas dēļ. Pēc 6 mēnešiem Vilem Race iesaistās vēl vienā sadursmē. Biezā miglā apmēram 19 jūdzes uz ziemeļrietumiem no Ile de Bats okeāna laineris saduras ar Nīderlandes piekrastes tankuģi Cornelis B, kas nogremdē tankuģi. 1958. gadā karaliskā Rotterdamas Šalūda un Nīderlandes līnija paraksta vienošanos par pasažieru satiksmes izveidi ap pasauli. Apvienotā flote kuģos zem karalisko Nīderlandes pasta kuģu karoga kopā ar Oraņu un Johanu van Oldenbarnefeldu, kas tiek pārdēvēts par 2-skrūvju motorkuģi Lakonija.
No 1958. gada septembra līdz 1959. gada februārim Viljamrejs tiek plaši pārbūvēts Viltona Fionauta kuģu būvētavā Amsterdamā, lai sagatavotos jaunajai satiksmei. Tā sākotnējā 4 klašu sistēma tiek sašaurināta līdz 2 izvēlēm – pirmajai un tūristu klasei. Tiek uzstādītas 100 jaunas kajītes, lai izmitinātu 275 pirmās klases un 770 tūristu klases pasažierus, un gaisa kondicionēšana tiek paplašināta visās izmitināšanas telpās. Dažas no kajītēm ir maināmas, ja vienā vai otrā klasē ir vairāk rezervāciju, un ir uzstādīta papildu guļvieta, kas palielina maksimālo pasažieru skaitu līdz 1167. Javiešu apkalpes locekļus nomaina eiropieši, kuriem nepieciešams uzlabotas naktsmītnes – 300 apkalpes locekļiem. Tūristu klases ziemasdārzs uz Vilemrasa tiek pārveidots par stiklotu dārza atpūtas telpu blakus virsbūvei, pievienojot logus aizmugurē, lai paplašinātu telpu un atvērtu skatu. Tas ļauj šo zonu izmantot vairākos gadalaikos un klimatos, īpaši garajos maršrutos no Rotterdamas uz Indonēziju. Priekšējā skursteņa augstums tiek palielināts, lai dūmus, sodrējus un izplūdes gāzes paceltu augstāk un novirzītu tālāk uz aizmuguri, samazinot izgarojumu ieplūšanu atklātajās klājzonās un pasažieru telpās. Zem ūdens līnijas uz korpusa ir uzstādīti spārnu stabilizatori, lai samazinātu šūpošanos nemierīgā jūrā, padarot pārbraucienus ērtākus un samazinot jūras slimību. 1959. gada martā Vilemrace reklamēja savu jauno apkārtpasaulē maršrutu uz Austrāliju un Jaunzēlandi. Tas izbrauc no Rotterdamas, dodoties caur Southamptonu, Vidusjūru, Suecas kanālu, Fremantlu, Melburnu, Sidneju un tālāk uz Jaunzēlandi, atpakaļceļā izmantojot Panamas kanālu. Royal Dutch Mailships kļūst par populāru alternatīvu britu laineriem, taču līdz 1964. gada beigām gaisa satiksmes pieaugums un popularitāte samazina pasažieru plūsmu, piespiežot Vilemraci izņemt no eksploatācijas un izlikt pārdošanai. 1965. gadā flota Lauro līnija iegādājas Vilemraci un Orāniju. Vilemrace pārdēvē uzņēmuma īpašnieka vārdā, Itālijas lielākā kuģu īpašnieka un Neapoles mēra 50. gados Achille Lauro, bet Orāniju pārdēvē viņa sievas vārdā, Anģelīna Lauro. Pēc pārdošanas Achille Lauro un Anģelīna Lauro tiek nosūtīti uz Palermo, lai tos pārbūvētu par hibrīda kruīza kuģiem. 1965. gada 29. augustā Achille Lauro mehānismu un saimniecības telpās notiek sprādziens, kas izraisa īsu, bet nopietnu ugunsgrēku. Ugunsgrēku ātri izdodas savaldīt, neradot lielus konstrukcijas bojājumus, taču tas būtiski aizkavē pārbūves darbus. Achille Lauro otrā pārbūve ietver būtisku virsbūves paplašinājumu, pievienojot priekšgalam 4 metrus. Dūmeņu augstums tiek palielināts ar jauniem dūmu izkliedētājiem, tiek uzstādītas stikla sienas, lai aizsargātu priekšējo pastaigu klāju un jaunos pirmās klases baseinus. Naktsmītnes tiek pielāgotas jaunai kruīzu klientūrai. Pilnīga Achille Lauro pārbūve pārvērš to par modernu laineri, izdzēšot sākotnējā pirmskara dizaina pēdas. Tā korpus tiek pārkrāsots kruīza līnijas klasiskajā zilajā krāsā, un tieši tāpēc Achille Lauro iegūst savu iesauku Blue Lady. 1966. gada aprīlī Achille Lauro sāk apkalpot floti Lauro līnijas Austrālijas maršrutu no Ziemeļeiropas uz Sidneju, Austrālijā un Wellingtonu, Jaunzēlandē. Vienā no saviem reisiem tas palīdz evakuēt Jemenas nemieru skarto britu karavīru ģimenes, kas noveda pie britu varas beigām šajā valstī. Achille Lauro veic vienu no pēdējiem ziemeļu virziena pārējām caur Suecas kanālu, pirms tas tiek slēgts. 1967. gada 6 dienu kara laikā starp Izraēlu un Arābu valstu koalīciju 1972. gadā Achille Lauro tiek 3. reizi pārbūvēts Dženovas kuģu būvētavā Itālijā, lai pilnībā pārietu no lainera uz kruīza kuģi. Tiek veikti remontdarbi sabiedriskajās telpās, kajīšu izkārtojumā, uzlabotas kuģa ērtības, kā arī uzlabojumi, kas ieviesti iepriekšējās pārbūvēs, piemēram, gaisa kondicionēšana, stabilizatori un papildu kajītes. Pārbūves laikā izceļas vēl viens ugunsgrēks, kas ir nopietnāks nekā iepriekšējās pārbūves laikā izcēlušais ugunsgrēks.
Ugunsgrēks nodara ievērojams bojājums un pagarina remontu par vēl 5 mēnešiem. Pēc renovācijas un remonta Achille Lauro beidz savus okeāna laineru reisus un sāk jaunu dzīvi kā kruīza kuģis, uzņemot līdz 1167 pasažieriem 6 klājos. 1975. gada aprīlī, šķērsojot Dardaneļu šaurumu, Achille Lauro nejauši ietriecās Libānas lopu pārvadātājā Jusuf. Sadursme notiek šaurā, noslogotā ūdensceļā ar intensīvu satiksmi. Jusuf ātri nogrimst un viens apkalpes loceklis iet bojā. Achille Lauro tiek bojāts, bet pēc remonta turpina kursēt. Nākamajā gadā Itālijas finanšu policija Dženovā arestē Achille Lauro kā daļu no izmeklēšanas par nelegālu azartspēļu rīkošanu uz kuģa, ko vadīja Flotile Lauro līnijas. Arestu veids pēc ziņojumiem par neatļautu kazino darbību un iespējamu nodokļu nemaksāšanu kruīzu laikā. Kuģis tiek aizturēts ostā, kas uz laiku aptur tā darbību. 1981. gada decembrī bārā izceļas ugunsgrēks un evakuācijas laikā iet bojā 3 pasažieri. Tas cieš liels bojājums un tiek izņemts no eksploatācijas. 1982. gadā tas tiek atstāts dīkstāvē Kanāriju salās, kad Lauro Lines bankrotē un kreditori arestē kuģi. Tas tiek aizturēts apmēram gadu, kamēr notiek juridiskas cīņas par uzņēmumu parādiem. Itālijas varas iestādes gal galā iejaucas un Achille Lauro atgriežas Dženovā. 1985. gadā grieķu kuģniecības uzņēmums Chandras Line saskaņā ar čartera līgumu pārņem Achille Lauro savā īpašumā. 1985. gada 3. oktobrī Achille Lauro izbrauc no Dženovas, Itālijā, uz 12 dienu kruīzu pa vidusjūru. Kruīza maršruts paredz apmeklēt Neapoli, Aleksandriju, Portsaidu, Aždodu, Limasolu, Rodas salu, Pireju, Kapri un pēc tam atgriezties Dženovā. Uz klāja ir 748 pasažieri un vairāki simti apkalpes locekļu. 7. oktobrī kuģis piestāja Aleksandrijā, Ēģiptē, un 651 pasažieris izkāpa, lai dotos ekskursijā uz piramīdām, plānojot vakarā atkal pievienoties kuģim Portsaidā. Kad ekskursanti dodas krastā, 4 vīrieši ar AK-47 automātiem sagrābi kuģi, saņemot apkalpi un 97 pasažierus par ķīlniekiem. Šie vīrieši ir Palestīnas atbrīvošanas frontes frakcijas locekļi, kuru vada Mohameds Zeidans jeb Abu Abbas, un kuri ir saistīti ar Palestīnas atbrīvošanas organizāciju. Viņi piespiež kapteini atstāt ostu un liek apkalpei turpināt savus pienākumus. Nolaupītāji pieprasa, lai Izraēla atbrīvo 50 palestīniešu ieslodzītos. Izraēla neatbild un kuģis dodas uz Sīriju. Pēc ASV un Itālijas valdību lūguma Sīrija atteicās ļaut kuģim piestāt ostā, tāpēc nolaupītāji nogalina invalīdu, ebreju amerikāņu pasažieru vārdā Leons Klinghofers. Viņi viņu nošauj 2 reizes, pēc tam liek 2 pasažieriem viņu izmest aiz borta kopā ar viņa ratiņkrēslu. Nolaupītāji pavēl kapteinim doties uz Kipru, kur viņiem arī tiek liekta iebraukšana. Dusmās nolaupītāji liek Achille Lauro atgriezties Portsaidā. Pēc 2 dienu ilgas sarunām Ēģipte piekrīt nolaupītāju prasībām par drošu pārvietošanos caur Ēģipti un imunitāti pret kriminālu vajāšanu apmaiņā pret ķīlnieku atbrīvošanu uz kuģa. Nolaupītājs ar Egypt Air 737 pasažieru lidmašīnu nogādā uz Tunisiju. Pa ceļam lidmašīna pārtver 7 ASV jūras spēku F-14 Tomcat iznīcinātāji no lidmašīnu bāzes kuģa USS Saratoga. Lidmašīnai tiek likts nolaisties jūras spēku aviobāzē Sigonellā, NATO bāzē Sicīlijā, kur ASV Delta vienība aplēns lidmašīnu. Pēc tam Itālijas gaisa spēki un policija aplēns Delta vienību un visi strīdas par to, kam pienāks nolaupītāju aizturēšana. Šis incidents, kas pazīstams kā Sigonellas krīze, tiek atrisināts, kad ASV spēki atkāpjas un Itālijas varas iestādes gūst uzvaru. Taču tas būtiski kaitē diplomātiskajām attiecībām starp ASV, Itāliju un Ēģipti. Achille Lauro atgriežas savā mājasostā Dženovā, Itālijā. Šī kuģa nolaupīšana piesaista pasaules uzmanību un sagrauj kruīza industriju vidusjūrā. Kruīzi tiek atcelti, jo pasažieru skaits samazinās.
Taču 1908. gada martā Achille Lauro atsāk savu ierasto kruīzu grafiku uz vidusjūru, un mēnesi vēlāk tas uzskrien uz sēkļa pie Aleksandrijas. Pēc 7 stundām tas tiek atbrīvots bez jebkādiem bojājumiem. 1987. gadā Flotilla Aurolīniju pārņem Mediterranean Shipping Company, kas mūsdienās labāk pazīstama kā MSC Cruisers, un jaunais uzņēmums tiek nosaukts par Star Lauro. Achille Lauro tiek dota jauna dzīve Austrālijā, kur Blue Lady tiek iznomāta uz mēnesi un izmantota kā izmitināšanas kuģis Fremantlah, Rietuma Austrālijā, Amerikas kausa jahtu sacīkšu laikā. 90. gadu sākumā Achille Lauro kursē maršrutā uz Austrāliju, šķērsojot Keiptaunu Dienvidāfrikā un dodoties braucienos uz dienvidu klusā okeāna vietām, piemēram, Jaunkaledoniju un Vanuatu. 1994. gada 30. novembra vakarā Achille Lauro dodas uz Dienvidāfriku ar 979 pasažieriem un apkalpes locekļiem uz klāja. 50 jūdzes no Somālijas krasta dzinēja telpā izceļas ugunsgrēks. Kartēris eksplodē, ļaujot dzesēšanas eļļai iekļūt izplūdes sistēmā, kas izraisa spēcīgu eļļas ugunsgrēku. Neviens nepamana ugunsgrēku, līdz tas jau ir nekontrolējams. Apkalpe mēģina dzēst mašīntelpas ugunsgrēku, izmantojot kuģa šļūtenes un ūdeni, kas ņemts no peldbaseina. Ūdens liešana uz eļļas ugunsgrēka tikai izplata liesmas un padara situāciju vēl sliktāku. Kapteinis pieņem lēmumu sapulcināt visus pasažierus uz augšējiem klājiem un gatavoties kuģa pamešanai. Kuģa kruīza direktors un personāls uzņemas atbildību, lai nomierinātu un sapulcinātu pasažierus grupās evakuācijai. Pasažieri tiek sadalīti pēc tautības, lai visi varētu saprast norādījumus savā valodā. Starp personālu ir arī Moss Hills, ģitārists, kurš palīdzēja glābt pasažierus, kad pirms 3 gadiem nogrima oceānus. Esmu izveidojis video par to, kā Moss Hills izglāba pasažierus, kad kapteinis un apkalpe pameta grimstošo kuģi, un es pievienošu saiti šeit. Kādam vecākam vācu pasažierim ir jāatgriežas savā kajītē, lai paņemtu sirds zāles, taču nevienam pasažierim nav atļauts doties atpakaļ uz savu kajīti, jo uguns un dūmi izplatās. Tāpēc Moss Hills aptin savu seju ar bieziem slapjiem dvieļiem un dodas iekšā degošajā kuģī. Pusceļā dūmi ir tik biezi, ka viņš vairs nevar elpot. Viņš pagriežas atpakaļ un atklāja, ka ugunsdrošās durvis gaitenī ir aizvērušās un aizslēgušās aiz viņa. Bet viņam izdodas atrast izejas durvis, kas ved uz mazu bāru pie baseina klāja un tālāk ārā brīvā dabā. Nākamajā rītā pēc gandrīz 7 stundām viņa centieni ierobežot ugunsgrēku cieš neveiksmi un liesmas strauji izplatās. Ūdens, kas tiek sūknēts mašīntelpā, lai apslāpētu ugunsgrēku, rada jaunu problēmu. Kuģis ir sasvēries un ugunsgrēks turpina izplatīties. 5 no rīta kapteinis dod pavēli pamest kuģi. Liesmas izplatās uz pēdējām 2 glābšanas laivām, kas karājas pie kuģa sāniem, atstājot daļu apkalpes un pasažieru, tostarp Mossu Hillsu, iesprostotus. Viņš un atlikusī apkalpe vada pasažierus uz piepūšamajām glābšanas plostiem kuģa aizmugurē. Tajā pašā laikā viena no cietā korpusa glābšanas laivām, kas jau atrodas ūdenī, dreifē uz kuģa aizmuguri. Piepūšamie glābšanas plosti tiek turēti uz klāja stikla šķiedras kapsulā, kas atverās, kad tā nonāk ūdenī. 2 apkalpes locekļi paceļ vienu pāri kuģa bortam. Plosts nokrīt uz cietā glābšanas laivas, kas ir aizpeldējusi zem pakaļgala, nogalinot vienu britu pasažieri un ievainojot vēl 8 citus. Pasažieri un apkalpe glābšanas laivā iestum glābšanas plostu ūdenī. Moss un pārējie pasažieri kāpj 15 metrus lejā pa šūpojošām virvju kāpnēm. Viņi iekrīt ūdenī un aizpeld līdz piepūšamajam glābšanas plostam. Moss un apkalpe ievelk vecākos pasažierus glābšanas plostā. Panamā reģistrētais tankuģis Hawaiian King ir pirmais, kas ierodas notikumu vietā, reaģējot uz Achille Lauro izsaukto trauksmes signālu. Tas izglābj lielāko daļu pasažieru. Kopumā reaģē 10 kuģi, tostarp 2 amerikāņu kara kuģi, kreiseris USS Gettysburg un fregate USS Halliburton. Izglābtie tiek nogādāti ostās Džibutijā un Mombasā, Kenijā. Nākamajā dienā, 2. decembrī, ierodas itāļu ugunsdzēsības velkoņi, lai aizvilktu sadegušās Achille Lauro atliekas.
Taču pirms viņi var novērtēt bojājumus, 18:10 notiek sprādziens ūdens tvertnē, kas pārsprāgst tvaika spiediena dēļ, kas veidojas ugunskarstumā. Blue Lady apgāžas un nogrimst. Diemžēl Moss Hills nesaņēma zāles, un vecākais vīrietis vēlāk tajā naktī glābšanas laivā nomira no sirdslēkmes. Nīderlandiete nomira, un vēl viens vecāks nīderlandietis nekad netika atrasts. Kopā ar pasažieri glābšanas laivā tas palielina bojāgājušo skaitu līdz 4. Akile Laura nogrima aptuveni 100 jūras jūdzes no Somālijas krasta Indijas okeānā. Ūdens dziļums svārstās no 4000 līdz 5000 metriem, kas ir dziļāk nekā Titanikam ar 3800 metriem. Pēc Akile Lauro nogrimšanas Star Lauro no apdrošināšanas saņēma 17,2 miljonus ASV dolāru, kas 2025. gadā būtu aptuveni 40 miljonu dolāru. 4 nolaupītāji tika tiesāti Itālijā kopā ar 11 līdzdalībniekiem, piespriežot sodus no 15 līdz 30 gadiem cietumā. Star Lauro kļuva par MSC Cruisers un pašlaik pasaulē ieņem 3. vietu pēc pasažieru ietilpības kruīzu operatoru vidū. Lai uzzinātu par vairākām katastrofām, noklikšķiniet uz video, kas tagad redzams ekrānā.